Nu, laipni aicināti manā ceļojumā. Vienkārši domāju, uzpildīju te gāzīti pa 93,5 vai ne? Un tieši man spidometriņš uz 232 tūkstoši nostājās. Un braucam, tā jau redzēs, kā būs, tā būs, bet būs forši, man liekas, nebūs nekāda vainiņa. Laiks tāds nekāds, zini, pa nakti sola -1 grādu Augustovā gulēt, bet nekas, vai tam mēs nosausim. Lauskā gribēju nopirkt maizi, bet nepirkšu neko. Iekāpu krokšos, pareizāk sakot, zeķēs, novilku jaku. Jo, brauksim Lietuvā, uzpildīsimies, te bija 93,5. Apstīsimies, cik Lietuvā gāzīti maksās. Viņš ten gāzīti vispār 0,699, 0,7. Zini, braucu un baldēju. Lietuva, vēl līdz Svifts kafēnīcai 118 kilometri. Ciešos vakariņas baudīšu tur. Tāds garīgais ir forši, braucu un priecājos, zini, pofīgi, pa nakti -1 grādu sola Augustovā. Nekas, man vilna zeķītis ir līdzi, gan jau pārziemosim. Laiks nav tas labākais, bet, zini, tāds noskaņojums ir forši. Bišķiņ, kad brauc ārā, tā kaut kā saproti, vēl tur kaut kādas ģeliņas, kaut kas tāds ģeliņas. Ģeles vienmēr viņas kaut kādas ir, saproti, gribās to. Arī, zini, tā paunošanās kaut kāda, paņem to, ko vēl, kad tikai kaut ko neaizmirst, zini, nav tā, ka paņem karti un aizbrauc pofīgi, gribās, zini, to paņem, bet ir forši, ne jau brauc, saproti, Kauņa tāds muzoniņš spēlē, viss ir superīgi, 3 Polija, turpinam. Nemunas pārbraucām, Nemunas. Laipni aicināti Polijā. Polijas autobānīts. Vienkārši forši. Es jau jūtu žureka smaržiņa. Vēl 22 km līdz žurekam. Navigācija rāda, kad var tālāk jābrauc, lai tiktu uz manu bāru. Bet tieši patīk šitais Subliku ceļš uz leju, līkumos, bišķiņ pabrauk šitais jauns kaut kas uztaisīts. Kādu sotačku jāsamaina, lai ir zlotiņi. Man ir daži paziņas tādi, kuri brauc uz Vāciju pēc mašīnām, vēl viņiem citas darīšanas. Viņi Polijā nekad neapstājās, nekur pat nepāēd. Es nezinu, vai tas ir no tiem laikiem, kad bija rekets, kad mašīnas ģēbados vai ko. Viņi cauri kaut ko pa ceļam uzgrauž, kaut ko tam līdzīgu. Es nezinu, man teļ Polijas vieta gribās aizbraukt uz Poliju, lai apēstu poļu virtuvi, vai ne? Viens ir šitāds, te es kādreiz arī te esmu uzēdis, ieši iekšā. Man liekas, ka te tāds bišķiņ, tā kā kolhozā, baigi, es ātri jums parādīšu. Apgaitas par restorāniem, davai. Es braukšu tālāk uz savējošu. Nē, es domāju, ka ja vēlaties ēst, tāpat viss ir labi, skaisti, bet tas nav mans. Tad, zini, tāds bišķiņ, es nezinu, kāpēc man liekas tāds drusku pēc kolhoza, bet tas ir tikai mans viedoklis. Tiku Voyageris vajag uzlīmi viņam uzlīmēt aizmugurē. Tad ir vēl šitāds. Tīrport viņš saucās, pat nezinu. Šitā īstenībā laba vietiņa, tādas lielas porcijas diezgan un garšīgi. Man toreiz, ka uzkrāmējis, nevarēju pat visu apēst līdziņiem. Ieiešu iekšā, parādīšu jums, redzi, meitenes arī pīpē stāv, viss kā vajadzīgs. Cenas 3,9, 3,6, kad 8,9 eiro maksā viens otrais zivtiņa.
Ja, šeit bija garšīgi, diezgan tā plaši un forši. Bet braukšu uz to savu kantorīti. Kur ir arī krieviski viss menu jau vai Žuriks 14. Vērti. Ai, tik laba meitene gandrīz līdz galam neizpīpēja dēļ manīm, es tikai saku dženkuja. Braucam uz Svistbāru. Tīrport. Reāli iesaku, ļoti labs. Pat smukas meitenes ar nāk no turienes. Viss ir kā vajadzīgs. Nu, šitāds Svistbār, laikam jau 100 reizes visi zina. Gribēju teikt, ka ēdienkartes visās valodās, visos restorānos, gan krievu, gan ungāru, gan visās, kur vēlās. Nav aizspriedumu pret valodas. Minūte un jau atnesa. Varīdzi garšīga. Es tad nebiju ēdis. Nevar jau atcerēties, kad bija pēdējo reizi Polijā. Bet ļoti gar. Drusku pamaz, lai līdzi ņemtu, bet pa daudz, lai uzreiz apēstu. Nekas vēlāk, kad jau dabūsim ārā Svistbār, vai ne? Tas ir kaut kā tam līdzīgi. Bet braukšu caur Suvalkiem, pa veco šosei, pa Bāni, nebraukšu uz Augustavu, uz savu kempingu un kaut kā tam līdzīgi. Polijā vajag iepērkās Lidlā tāpatās 38, tas gandrīz tāpat kaut kādi 8 eiro taču tam maksā. Visas jaikas visu rītā pirkšu, paņēmu jogurtu, paņēmu piparmētru tēju. Brokastis tāpat es agrais neesmu neēdu, tā kā rīt no rīta. Visu sapirkt. Poliski jau bišķiņ savādāk, bet jau prosta. Jablaka bija grūtāk, to vajadzēja noskanīt. Kods jārāda, jomajo. Redzēju, kā es čeku nemaz nepaņēmu. Te čeks jāparāda. Opā. Ne, jau šitā. Dažreiz svītru kods jāparāda, tad tikai tu tiec ārā. Laikam pie mums ar Lidlā tā ir paša kalpošanas kastes. Augustava. Šeit vēl tikai 8, pie mums 9 pāri. Kaut kā tā. Nē, pie mums tieši 9, vai ne? Nē, te 9, tātad pie mums 10. Vai, bet tāds foršs vakars, kaut vai, zini, jūtās, ka būs augstumiņš, bet tāds patīkams, kaifuju, viss ir superīgi, krūzīts izskaloja. Klausies, es tajā nojām atspēros apsties trenažieru zālē, jomajo, kā reiz rīta fiskultūru var uztaisīt. Atnācu šitien pie krastā, ciltiņu var paēst diezgan garšīgi, kad ir vaļā vai ne tā kafēnīca, tāda forša vieta. Ejot peldēt pa ceļam pie šitās kapīša, kur var izmest visādus papīrus, 2 kokus uz priekšu, kad paiet, kur ir krūzīte ar kafijas gariem un saules stariem. Tā kā brauciet, iedžumīt un pie reizes būs kafijas krūzīte forša. Pasaka, kāda naher viesnīca, kas var būt labāks par šito? Super, Grūzijā tā, kur, te, kad iet malā, noteikti, ka var redzēt, bet, neticu, tā, zini, ka es noliku, tā acīs krīt, bet, ka tur kāds ievēros tā, es un tikai jūs pa taciņu uz priekšu. Tā točni ir labākā peldvieta Augustavā, smiltiņas, viss, ūdentiņš, dzidris, superīgāks nav kā citur. Polijā tas ir pilnīgi garām ar peldvietām. Pofīgi, pa nakti bija 5 grādi, zato
3 pa nakti bija, tagad kaut kāda 5, bet ir tāds baigi labais. Afigeni. Ne man Gucci, ne man Nike, bet man ir Hugo Boss afigeninka uzreiz tāda kāda rīta svaiguma sajūtiņa. Tas ir saprotākais brīdis visā ceļojumā. Ej nost. United zīmīte vēl stāv, viss kā vajadzīgs. Nu jūs jau visi mani sekotāji, YouTubītē zināt, kur to krūzi meklēt. Saproti, ot šitien atzimst veselība, atzimst dzīves prieks. Saproti, vakar kā vēl mājās domāju, 5 grādi, 4 pa nakti 0, -1 sola. Kur man tīties, kur man braukt? Apzīst, šodien viss ir vietiņā. Un saproti, jau vakarā saproti, nekas slikts nebūs, viss būs baigi super. Dodamies tālāk ceļā uz kaut kādu biedrionku, nopirkt olas, nopirkt vēl kaut ko un vēlāk brokastiņas pārēst. Apsties tāpatās 10.13, Latvijā 11.13. Braucam, kaut kad vēlāk brokastiņas uztaisīsim, kādu gabaliņu pabrauksim. Polijas Venecijai pabraucam garām, viss kā vajadzīgs. Kādā veikalā jūs mīlat Polijā iepirkties, es nezinu, biedrionka, tas ir lētais gals tāds, bet es nezinu, kaut kā forši skan biedrionka, tā bismāra. Voyager klub Poļska. Dobru pan, Voyager klub Poļska, Voyager klub Latvija. Supercar. Pasuje. Moj. Idzie maszyna. O ja pierdzielę. Babcia. O kurwa. Tak, ja muszę podstawić zdjęcie zrobić. Džeks saka, Ārdavai vajag pafilmēt visu kā vajadzīgs. Un apsties, vajag taču tādā Polijā satikt savējo. Jedziesz gdzieś na zlot? Германии американский злот. O, dziękuję. Wymiana musi być. Слухай, момент. Видишь? Польська клуба зробив Марек Lodge. A w Łodzi? Lodži, da. A jasne. Klausies, Džeks ar nav tāds pareizais, viņš pat apskatās, palied apakšā. Kas un ko. Fajnie, pięknie. Super. Fajnie, kurde. Wszystkiego dobrego. Dobrego. Jazdy. Yes. Fajnie. Dziękuję. Tu paskaties, kā mēs gadīties, taču vajag taču tepat Augustovā.
Viņš uz pakaļas. Viņam arī redzēja, jāgar klubu plaiska. Un Māreku viņš zina visu, kā vajadzīgi. Apskaties, taures no Karlavana nošpikojas. Tieši tādas kā Karlavanam augšā. Klausies, 1:30, cits jau sen būtu Vācijā un jau pa Berlīni staigātu. Es tikai domāju, kur brokastis ēst, bet man viss tieši tā arī gribās. Nobraucu no šozejas tepat meža maliņā. Superīgi. Uztaisīšu ātro brokastiņu, baigi jau es sagribējās divinā. Sen tā neesmu brokastojis, ir viss labi. Nav tādas, zini, baigi smukais galds, bet nekas, ātri paēdīšu. Kāpēc ātri? Paēdīšu un tālāk ceļā, jo pietura laba. Super. Man liekas vienkārši burtiski ideāli. Kaut kādā pablaņīce es pamodos 4 nofotografēju, kad nullīte ārā. Bet uzsildīju mašīnu, bišķiņu vēl 5 minūtītes un izslēdzu un forši tagad pulkstens, nezinu, tagad jau kaut kādi 7, 8. Šitā te forši, kur tagad ir 8 ārā, 13 mašīnā vispār pa kaifu. Kaifuju, kafīņu uztaisīju vēl. Pat zini, tāds možumiņš rīta, afigena, nekāda vaina. Man 400 kilometri ir līdz 450 kaut kāda ir līdz galamērķim, līdz tai F60 vai F80. Nu, un tad jau pa ceļam kaut ko. Man bija zaļais stūrīts, nekāda nav gluži uz kā benzīntankā. Ir labāk benzīntankā, nemīlu gulēt. Nu, saproti, kā ir, man vienkārši viens no draugiem gulēja benzīntankā, arī brauca trailerīts aizmugurē, babācu izblieza stiklu, un viņš bija atstājis somiņu te salonā, iedomājies, izblieza stiklu un paķēra. Viņš kamēr pamodās, kamēr saprata, bet, protams, ka neko. Tāpēc es labāk mežā guļu, jebkurā gadījumā, zini, mazāk. No rīta, kad izlācu ārā, tā kaut kādi trokšņi, nedzirdēju neko, baigi foršais rubaciņš bija un tāds foršs garīgais arī. Nav obligāti, es tuliņās pat aizbraucu tālāk, aizbraukšu kādā benzīntankā, iebraukšu, kaut kur apstīšos, varbūt kaut kur nomazgāšos, kaut kā tā, bet rīta kafīņa garīgais afigenīs, jo jūties ideāli izgulējies. Jāsaklāja gulta. Leduskapēs vēl neesmu ieslēdzis. Nav vajadzība. Tas ir baimēnis. Strāpījās man baimēnis. Vieta nekāda, bet pats galvenais, ka izgulējos forši tāds čih uzreiz. Vakarā bija jau tāda baigā zapara. Redzi, kā skolniekiem pilnīgi uzreiz tāds cilvēciņš, malacīts vai ne, lai pārieta pāri. Bet, poļi bija baigi pret gājēji pārējām. Tur lika visu kaut ko, tāpat tās mašīnas brauca. Tagad tās jau ir korektāki palikuši. Man līdz galamērķim ir 476 kilometri, vai ne? Tur it kā es piekdien gribēju būt, bet sanāk, ka ceturtdien. Bet es sapratu, ka vācās jau cilvēki arī ceturtdienā pēc 2 jau tur baigais tāds lielais pasākums, 7:38. Nu, viss notiekās Polijā. Iegāju, nomazgājos dušiņā, benzīntankā, forša dušiņa, viss tā kā vajadzīgs, bārdiņa nodzina, kur es tagad atradīšu, pirms, ka man piedzīvojums kaut kur meklēt kaut kādu ezeru, nekur tāpatās. Polijā te ir problēma, nekāda bēda. Braucam tālāk. Uzreiz, kad nomazgājos, uzreiz cita saprot sajūta. Ot nevaru kaut kā muti nomazgājot pa īsu, ot ieeju dušiņā, bišķiņā augstā vēl pastāvi, viss tā kā vajadzīgi bārdiņi, kad nodzīti citi ģeli uzreiz.
10, pēc mūsu laika 11. Iebraukšu, tad tāda pieturiņa, ja smuka būs stāvvietiņa, brokastiņiem laiks jau. Apstīst kādi galdiņi, krēsliņi, nu kāpēc ne? Aiziešu, apstīšos. Tu zini, nav karsti, galīgi nav karsti, bet kaut kāds kaifs šitadī visā ir. Vēl nevar iebraukt, man tikai sākums ir. Pēc tam omletīti, piediņu nopirkšu, vistas zupiņu noteikti jau Vācijā sākšu vārīt, jānopirk šodien vistiņu. Pagaidām pa vienkāršo desiņu ar oliņu būs forši. Bulka jau nav tāda pirmā svaiguma uzlika, lai bišķiņu uzsilst. O! Super bulka. Nav tāds Instagrama galds, bet visi, oi, nazis īrakās, iedomājies. Opā, nā, tas ir nostaucīšu. Labu apetīti. Zini, tādā dubakā laikam pirmo reizi ēda. Jau pēdējā desa jau atdzisusi, kamēr tēdu. Bet tāpat tās savs kaifiņš te ir. Es vienkārši... Vai kā, ar ko jāsāk? Paldies, mīļā stāvvietiņa. Vienkārši es esmu šokā. Es esmu vienkārši šokā. Polija, vai, kur it kā ne Vācija, ne tev kaut kāda rietumu valstis. Nu, viss ir tik sterili, tik tīri, toaletes, papīrīts, viss. Kā tā var būt? Es pat nesaprotu, kas... Super, paldies. Šodien iztaisīta. Jau, dženkuja. Dženki. Viss kārtībā, varam braukt tālāk. Trīs vai 3,8. Skaņa dzirdama, braucam mēs arī. Labs mājas, forši, ir baigi tā. Neviena sliktu vārdu, vienkārši superīgi kaut kāda tāda sajūtiņa, neskatoties uz augstumiņu, cik tagad ir, neskatīšos. Tāpat ir visi labi. 110, nav kur skriet. Mišku piparu iedeva arī babuškai. 50, tā kā brīvi diezgan. Nu, kā brīvi? Nu, nav brīvi. Teslai brīvi. Esmu nobraucis štuko ar kapeikām, štuku 100 un ieraudzīju otro golfiņu. Vairāk nevienu vecu mašīnu neredzēju, bet otrais golfiņš vēl ļoti stalts. Vējš pat nepaskatās viss kā vajadzīgs. Otrais golfs, kurā gadā, no kura viņi sākās, no kaut kāda 85. Es nevaru atcerēties vairāk. Uzrakstiet kāds es. Bet nu, kaut kas ir tāds, saproti, ieraugi, to kaut kas atšķirās uzreiz no visa. Džēks ar man vēl pakaļ mālās. Bet ieraugi kaut ko, to sirds iepriecējās. Es nevaru. Es veikam vecs, vienkārši man kaut kas tāds patika. Atceros uzreiz jaunību. Rindā nostādīju placī 8 golfus vecos. Reku mani arī meitene filmē skatās.
Kā jūs domājat, cilvēks viens to visu var apēst? Vajag man tik daudz desas. Jāiet kaut ko samainīt savādāk, tas nav normāli. Roči, 100 zlotu liekas baigi čiki. Kaut kas nepatīk iepriekšējiem. Man vēl viņš teica. Negribēju. Tieši kā Baltkrievs teica, 5 vārdus kaut ko nesaprata. Brauc laimīgu ceļu. Nevaru nopriecāties. Šitāds maziņš ar līkumiem. Sotaciņš paiet man vēl garām vācieši, saproti, pie mums brauc uz Liepāju, šoseja uz pusi platāka, 90 un viedi fotoradari sakarināti, no viena uz otra cilvēks brauc uz 70 un baidās, ka tik viņam sots neatnāk. Nu, uzliec sotaciņu un nekāda bēda, neviens arī tev neskries un ātrāk par to sotaciņu nebrauks, plus mīnus. Es jau ieraudzīju galamērķi, es nesaprotu, kas tas ir, bet vienreiz man vācieci ar vojāčeriem bija tieši no turienes atsūtījis kaut kādu bildi. Kaut kas tāds interesants. Teikti, ka tā nevar darīt, bet es te visu pārkāpu pa zāli, pagājēju pārēju, man vajag vienu bildi. Evolution. Esmu atbraucis. F60. Es īsti nezinu, kas tas ir. Toļi lidlauks, toļi raktuves, toļi kaut kas tam līdzīgs, bet visu parādīšu, visu uzzināsim. 600 metri. Es kamēr bikses velku, tur 2 hammeri aizbrauca, šitais pēc skaņas kaut kāds ar pareizais aparāts uz turieni brauc. Es nevaru. Tūlīt būšu tur. Viss man ir pilns ekipējums. Braucam uz startu. Jau es nezinu, kādas tik tačkas te neaizbrauca garām. Tur būs kaut kas labs. Čau, Janka. Kā tu tā brauc, ka neko nezini? Neko, visu uzzināšu un jums parādīšu. Jau garīgais ir šitāds. Jo vairāk brauc, jo saproti, jo tas viss ir daudz vienkāršāk liekas, saproti, arī pirmo reizi, kad tu aizbrauc. Kā tur, tā kā uz to Pullman City, vispār mašīnu atstāju mežā, eju ar kājām skatīties. Pēc tam pa galveniem vārtiem iekšā. Oi, labs. Opana!